Labdien visiem! Ja runājam par IKEA, tad IKEA tas ir labi. Ja IKEAs nebūtu, to vajadzētu izdomāt. Jo kopš parādījās šis lielveikalu tīkls, es bieži vien klientus, redzot viņu situāciju, pirms sāk mēbeles uzmērīšanu un skaitīšanu, es viņus sūtu uz IKEA, lai viņi aizbrauc uz turieni un apskatās. Varbūt tur jau ir tas, ko viņi grib. Jo paskatoties, piemēram, cik maksā divdurvis skapis IKEA, vai jūs kā, tad par to naudu es lai izgatavotu tieši tādu pašu skapu, es nemaz nevaru nopirkt visu nepieciešamo materiālu, nemaz nerunājot par darba samaksu. Tāpēc katram klientam vajag saprast atšķirības starp masveida produkciju un individuāliem pasūtījumiem. Masveida produkcija spiež uz cenu, jo viņi taisa miljonus gabalus vienu un to pašu. Individuālie taisa pa vienam, un tāpēc tas ir daudz, daudz dārgāk. Mēs, individuālajie darbu veicēji, esam vajadzīgi tad, kad ir nepieciešams klientam precīza mēbele, piemēram, tur nišā no sākuma līdz beigām, tur kaut kāda noteikta augstuma galdiņš, piemēram, vai mēbele, kas aiziet līdz citai mēbelei, tad tas ir attaisnojoši un tad tas ir nepieciešams. Bet, ja ir vajadzīgs vienkārši utilitārs skapis, divdurvju skapis, kur iekārt mēbeles, vai vienkārši galdiņš, uz kura uzlikt kafijas tasīti, tad bieži vien labāk ir nopirkt jau gatavu produkciju, tas būs lētāk un prieks būs lielāks. Jo ir bijuši gadījumi, kad tu centies uztaisīt mēbeli, un tu uztaisīt būtībā tādu pašu tikai no citiem materiāliem, kā ir IKEA, un viņi maksā 3 reizes dārgāk. Un tu aizved klientam uzstādi, bet viņš ir priecīgs par to, ka ir mēbele, bet visu laiku galvā grozās, cik tas maksā, un prieka vairs īsti nav. Bet mēs šeit esam, lai cilvēkiem dotu prieku, un tāpēc mūsu funkcija tajā brīdī vairs nestrādā. Labi, tas tā. Par kvalitāti IKEA nav tā sliktākā kvalitāte. Ir tur, daži kašeki, dibentiņu atvilkniem krīt ārā plānie kartona, eņģes varbūt ir sliktākas, bet to īstenībā var apmainīt, pielabot, un tie 20, tas izmaksā kaut kā 20-30 eiro bonusā. Un tāpēc nevajag baidīties no IKEA. Ja nav vajadzīgs kaut kas baigi precīzais, tad es iesaku izvēlēties lētāks mēbeles, prieks būs lielāks, un arī, ja nepatiks, varēs vieglāk apmainīt. Nevis tu nopērc mēbeli pa kosmos naudu, un pēc tam tu pie viņas esi piesiets 200 gadus, tāpēc, ka ir samaksāt tik lielu naudu, nemetīs taču ārā. Kaut kā tā. Atceries, viss ir tavās rokās.